Pārtika ir viens no galvenajiem klimata emisiju faktoriem. Un tieši pārtikas ražošana, tas, kādā veidā mēs iegūstam savu pārtiku, ir atbildīgs par lielu daļu to emisiju, kas rodas un kas veicina klimata izmaiņas. Un galvenais, kas šajā pārtikā ir tas, kas ietekmē šīs klimata izmaiņas, ir dzīvnieku izcelsmes produkti. Un ir īpaši gaļa un piena produkti. CO2 emisijas rodas visā produktu dzīves ciklā. Sākot no tā, kad lopiņš barojas, ganās, jau rodas jau minētās šīs metāna emisijas, kas ir 25 reizes aktīvāka klimata gāze nekā CO2. Gan arī lobarības ieguvē, piemēram, cūkas vai vistas ļoti aktīvi tiek barotas pārsvarā ar lauksaimniecības produkciju, vai no vistām ļoti daudz tiek dotas sojas produkcija, un viņas pārsvarā tiek audzētas balstoties uz sojas pupu audzēšanu, graudaugi. Tāpat arī cūkopībā ļoti daudz tiek piebarots tieši ar intensīvā lauksaimniecībā iegūtu lauksaimniecības produkciju. Lai šo produkciju saražot, protams, ir bijis jātērē diezgan daudz enerģijas, arī fosilās enerģijas, kas veicina klimata izmaiņas. Un tādā veidā lopiņam augot, paiet dienas, mēneši un gadi, visu laiku rodas šīs emisijas, kas nāk gan no šiem fermentācijas procesiem, gan no lobarības. Nākamais ir šīs gaļas pārstrāde, un arī tas bieži vien ir energoietilpīgi. Kaltēšana, žāvēšana, cepšana, saldēšana. Tie visi procesi prasa diezgan daudz enerģijas, un enerģiju mēs lielā mērā iegūstam no fosilās enerģijas, kas veicina klimata izmaiņas. Lokopība ir diezgan radikāli mainījusies pēdējo dekāžu laikā. Pārsvarā tā gaļas produkcija, ko mēs varam nopirkt veikalā, tā nav vairs cūciņa, kas ir mājās augusi un ēdusi to, kas paliek pāri saimniekam. Tā ir intensīvi audzēta, piebarojot ļoti aktīvi ar dažādiem gan lauksaimniecības produktiem, gan citiem fermentiem, lai viņi ātrāk augtu un ātrāk iegūtu šo vajadzīgo masu. Daudz ko var darīt paši lauksaimnieki, lai samazinātu šīs emisijas, lai pareizāk būtu apsaimniekot atkritumus un vidē draudzīgākā veidā iegūtu lobarību. Bet tas, ko mēs paši varam darīt ikdienā, ir pēc iespējas izvēlēties tādus produktus, kas ir tepat vietējie, Latvijas izcelsmes, nav īpaši pārstrādāti, nav kaut kādā veidā saldēti un savādākā kaltēti un tā tālāk, savādākā veidā pārstrādāti. Un visvieglākais, kādā veidā samazināt šīs individuālās ietekmes uz klimatu, ir pēc iespējas samazināt šo dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu, ikdienas patēriņu uzturā. Vai ēst tiešām no rīta brokastīs, pusdienās un vakarā, skatīties, ko jūs varat aizstāt, vai arī ieviest veģetārās pirmdienas. Un tādā veidā ir iespējams samazināt šīs ietekmes uz klimatu.